Pa ko es gribēju parunāt par vakardien, man liekas, de facto, vai? Es nenoskaties to sižetu. Defekāto. Defekāto, jā. Bija sižets, kur ļoti interesanti, ka tas viss notiek vienā laikā, jo pirmdien Antonio, kā sauc uzvārdu, kas vada ANO, tā viena no visu pasaules ietekmīgākajām, nespēcīgākajām organizācijām, kas tagad aizdodas klimata savu. Jā, nespējnieki nams, kas tikko taisīja klimata summit, kur atkal bagātie brauc ar private jetiem un lēmja par to, ka mēs nedrīkstam ēst gaļu, govs nedrīkst pirst un mums jāsamazina savs CO2 footprints, bet CO2 footprints neatiecās uz private jetiem, kur ja tur 2-3 cilvēki dzīvo private jetā, viņi tur neliek iekšā aprēķinos. Bet ja tu esi parastais walking class vai middle class un lido ar tur Boeingu, vai Ryanair, tad jāpāriet uz Eiropas līnijām. Tas būs, jā, tas jau vienkārši teikt, tas ir risinājums, kā viņi to izdarīs, bet tad tiek rēķināts carbon footprint, tiek rēķināts parastam lidotājām, bet ja elita lido, tur Krišāns Kariņš pieņems, tad tas neiet iekšā. Jā, un nāca mums sižets baigi interesanti, kaut kāda RSU profesori, bet viņi vispār nerūpēja ekonomiku. Sardiņa? Kaut kāda sardiņa, kaut kāda pilnīgi kaut kāda dura. Es nezinu, kaut kāda profesori. Sociālās zinātnes, kur viņi bija specializējušies vispār? Es nenoskatījos to sižetu, pēc es arī runāju. Es runāšu tieši tāpatās, kā tie cilvēki. Nopirktā eksperte. Es runāšu tāpatās, kā tie cilvēki, kas bija Doma laukumā, kas ir pret vardarbību, pret cietumu. Mēs esam visi pret vardarbību, pret cietumu. Viņš nedrīkst sievietes. Jā, kurš tad atklāti par? Jā, neviens jau nav. Bet redzēji, tur iespējams arī Doma laukumā neviens, cik tur bija 10% lasījuši to Stambulas konvenciju. Vienkārši kaut kāds uzsākums bija sociālos tīklos, aizgāja, pavilkās. Aicis. Kā jau vienmēr ir aicis pavilkās. Jā, bija kaut kāda, neatgūst, NVO vai kas, kuri kaut kāds tipa protestēt LV. Nav svarīgi par ko, bet iesim uz protestē. Bet pasties par kādām tēmām viņi organizē. Viņiem vienalga. Nē, viņi tur nav vienalga. Nav nejaušā sakrāt daudz, ja? Tur nav neviena īsti nopietna tēma, kas skartu lielākoties. Tur ir kaut kādi dzīvnieki brīdēji par kaut kādiem kažoku zvāriem, tur ir Free Palestine. Kaut kāds margināls tēma. Man liekas, ka viņi kopēja kaut ko, kas notiek Amerikā. Viņi tur vienkārši pārkopēja. Tur viņiem savu ideju nav. Ja tā ir SIF, jo tur parādījās, ka viņi ir NVO, viņi ir... Tur ir vēl interesanti, jāapstāsta ir protesti.lv. No turienes nāk tā Selma Laurents. Selma Laurents ir progresīvo deputāti. Viņi man stāstīja, ka jūs esat, tā, kas izpist to staķi. Jā, tā runā. Tā Rīgā runā. Tad staķiņa kaut kas nevien, jo viņš ir precējies, tad viņi tur tā kā sliktā. Tad viņa aizstāv sieviešu tiesības, tad viņa saka, viņa ir sex worker. Bet tad viņa pārstāv protesti.lv, bet iespējams tur vajag paņemt tās organizācijas, pasist, kā viņi barojās, kas viņas donē. Donori, kas viņas donē. Varbūt, ka viņi ir vienkārši štata protestētājs kaut kā. Štata protestētājs, bet apmaksāts. Jā, es arī labprāt būtu štata apmaksāts, ja man maksātu, ja man būtu vienkārši vec, tur būtu. Tik stundas dienā ir. 3 mēnesi kaut kādā varētu. Jā, tur ienāk cēnērs, 20 cēnēri, 30 cēnēri. Tas jau tur bišķi vairāk. Tad ir vērts strādāt, tad vērts, jā. Vērts zīmēt plakātus. Jā, tas viss jau panāk. Tas bija skaidrs, bet es vienkārši nesapratu, kāpēc tik daudz cilvēku pavilkās. Tur bija daudz, nebija. Propagandas upuri. Plus arī progresīvi. Un tajā nedēļas nogalā de facto... Kuriem ar savu galvu? Vai nekā personīgi parādās sižets par sazvērstības teorijām, bet es varu derēt, ka neviens no tiem žurnālistiem, kas uzdeva jautājumus RSU profesoriem, jautājums, vai tā RSU profesori maz zina, kas ir Agenda 30, jo Agenda 30, tas ir tāds dokuments ANO. Bet viņa saknes nāk no World Economic Forum, tagad visi aizbrauc uz Davos, vienkārši tur tiek atspēkos, ka ir tāda globālas elite, kas pieņem kaut kāds lēmums, kas ietekmē kaut kādu pasaules politiku, un ka tas viss ir globālas elites. Mūsu prezidents arī Davosā bija, bet vai ar viņu kāds runāja nopietni? Nē, es domāju, ka viņš vienkārši uzklausīja, ko runā kaut kāds Google CEO. Viņam kaut ko prasīja. Google CEO, tur viņš paklausījās. Ja viņam deva vārdu 5 minūtes welcome runai, kurā ir
Thank you very much, ladies and gentlemen, for your attention. Coming from the third poorest country of European Union, and we'll accept everything you offer to us. Kaut kas tāds, es domāju, and we are not policy makers, we are policy takers. Yes, kaut kas tāds, tas varētu būt no Rinkeviča. Lūk, un šodien, un nākamā diena, tad parādās sižets, kur Antonio, kāds uzvērts ir tam? Banderas, nē. Antonio, no Dienamerikas, ANO ģenerālsekretārs, tas, kas visiem diktatoriem arī Lavrovs spiež roku un saka, you are very welcome in this club. This war criminal club. Viņš saka, kad jūs velkamāt, un viņš pateica, ka ir jāveic sociālā tīklu cenzūra, kas apstrīda mainstream narratīvu, mainstream ziņas. Drīzāk cenzē precīzāk. Viņš tā neteica. Viņš teica, ka cīņa pret misinformation. Viņš vēl nebija pietiekami atklāts. Viņš tāds caur puķiem. Viņš saka, ka jācīnās pret misinformation. Tas, ko darīs Sprindža. Tā bija kautrība sākumā. Beigās atklāt cenzēs. Atklāt cenzēs, jā. Slēpš kaut kādus. Jā, lapas slēpst profils un pieeja kaut kādu veidu informāciju. Jo šie tvīti un šīs ziņas sējot naidu. Piemēram, tur parāda kaut kāds tur sīriešu imigrants vai afgāņu imigrants izvar vai somālietis izvaro kaut kādu baldu ziedrieti. Un par to tur kaut kāds video uztaisīts sižets, ja ka tas ir... Neizdevās. Pārskatīt to 262, mēs nebijām neskatīts. Jā, un tas ir, jautājums tad ierobežot vārdu brīvību. Un otrā ziņa pa Lagardu, kas grib ierobežot arī finansu brīvību. Kad jebkuri skaidrs, tur bija tā kā cash, tur jāapstās tā ziņa, tur tā precīzāk, kā viņi juridiski noformulēti, jo tā ziņa bija cash pārskaitījumu līdz 10,000, pār 10,000 skatīsies Eiropas Savienībā nelegāli. Un visi kripto maksājumi, arī, es nezinu, līdz 1-2 centiem, būs KC. Ziņā nebija, bet tas ir KC. Nē, KC. Līdz 2 centiem? Ja pārsniedz 2 centus? Nē, tas saka, jebkuri kripto, jebkuri bitcoin maksājumi, tas bija runāts par bitcoin, bet kripto jau nav bitcoin. Jebkuram kripto ir jābūt, visiem jāzina, KC, tas nozīmē, ka tu zini, kas kam sūta Eiropas Savienības līmenī. Jā, tur ir KC. Daudzi Latvijā, kas neizmanto to. Platformas vairs nebūs arī. Aizliegs. Nē, par to nav. Tur bija Monero un vienkārši pirms šīs ziņas jau Monero un Zeku uzkāpa augšā. Tur pa 3,6%. Jāapstāsīt, cik uzkāpa augšā viņi. Jā, Zekas jau kāpa arī pirms tā. Jā, bet tie privacy coin, viņi grib aizliegt šos. Viņi sasās privacy coin, viņi grib aizliegt privacy coin. Un tur ir tas sliktākais, kas bija Coin Bureau scenārija attiecībā CBDC ieviešanu, ka Lagarda un Eiropas komisija pārstāv šo te viedokli, ka viņi grib kontrolēt pilnīgi visu šī Eiropas finanšu sistēma ir centralizēta, kas ir atšķirībā no Amerikas. Amerikas modelis ir decentralizācija. Amerikā, piemēram, Circle K, kas ir USDC, ir private company, USDT, kas izdod to Tether. Nē, USDT, Tether. Tā, Tether. USDT. Jā. Arī private fond. Tas nav. Federālās rezerves kontrolē tikai daļai sistēmu un dolāru pārskaitījumus. Cashu kontrolē un dolāru pārskaitījumus, kas iet ar bankām. Federālās rezerves, jā, bet šīs DeFi platformas, jo kripto ir finanšu decentralizācija. Tā sākuma ideja bija, jā. Jā, tā ideja bija, bet Eiropā grib visu paņemt zem sava šilda, un tas nozīmē, ja tu uztaisīji Eiropas bankā kontu, un tev ir kaut kāda DeFi platforma, vai tev ir kripto platforma, tad nekas nevar būt, kas ir zem viņu. Ja viņš nav zem viņu vairoga lietas sarga, ja, tad tu esi ārā. Tas nozīmē, ka tu nevarēsi uz fiat pāriet, uz eiro noriet viņu.
vai uz dolāru. Jā, bet ja jau ir... Kā Eiropas pilsonis, jo tev būs vienkārši KC un tu būsi kā Eiropas pilsonis. Jā, tad ir, līdz 30 gadam pagaut jau, bet, jādabū ir kāds cits valsts pilsonība. Jā, un tas iet kopā, un tāpēc tas ir kopā ar to sižetu, jo tur, es domāju, ka ne žurnālisti bija iedziļinājusies tēmā, ne arī intervējumā persona bija, jo viņi teica, ka viss tā sazveras tevi, jo viņi vispār nezina, kas Agenda 3. Agenda 3 ir dokuments, uz kā balstās daudzas Eiropas Green Deal idejas un Eiropas politikas dokumenti. Nav tā, ka viņus uztaisa tur kaut kādi tur Eiropas pilsoņu institūcijas, nezinu. Tie dokumenti ir tapuši kaut kādās kabinetos, un viņiem ir izcēls. Viņi tiek pasniegti pēc tam, ka tas ir tā kā viss sabiedrības un viss. Un ja tu apšaubi, es jau nesaku, ka nav klimata pārmaiņas, bet ja Latvija tur kaut kādas pārmaiņas. Bet ja Latvija samaksās 13 miljārdus eiro par CO2 nodokli, piemēram... Tad izmainīsies viss klimats, jā? Neizmainīsies neko, jo mūsu... Bet tāds tiek pasniegts. Bet tas tiek pasniegts, jā, ka mums tas ir jādara, un tas ir tas... Un šis neatbilst mainstream narratīvām, ka mums jāaiziet šis zaļais kurs, un ka tas ir vajadzīgs labāk bērnu nākotni, labāk nākotni, un mēs glābjam planētu. Bet ka tas ir faktiski atgriešanās viduslaikos, un šī sistēma ir jauna veida neofeodālisms. Un šajā neofeodālismā jaunie feodāļi ir šie super rich elite, kura brauc uz Davos, kura brauc uz Brazīlijas Climate Summit un pieņem kaut kādus likumus, kas attieksies uz viduslānu un nabadzīgākiem slāņiem. Un uz viņiem tas neattieksies. Ja viņi dzīvē pēc citiem likumiem. Jā. Un tā kā mēs gribētu turpināt šo diskusiju un aicināt visus cilvēkus sociālos tīklos, tomēr pretoties šiem te mēģinājumiem ieviest CO2 nodokli, kas ir Latvijā jau pieņemts, ja mums ir klimata likums pieņemts, bet, diemžēl, cilvēki nav bijuši spējīgi organizēties. Viņi aizgāja procesē pret Stambulas konvenciju. Tāpēc es viņus nosauku par aitām. Viņi aizgāja procesē pret Stambulas konvenciju, bet viņi negāja procesē pret to, ka Latvijas Energo aizņemās 1 miljārdu, 500 miljoni. Par to... 1 miljards, nevis 5 miljardi. Par to jau... Biljoni ir miljards. Miljards, jā. Jā, tad 500 miljoni jāizpērk ir TET un LMT akcijas. Tas labs jautājums, kāpēc šobrīd vajag izpirkt to TET un LMT, kāpēc tur Zviedri investors pretī, lai paliek, kas tur baigas liks, nav jau Krievija. Vienkārši, jo varbūt tās ir mērķis pārdot Krievijā pēc tam. Tad vajag izpirkt Latvijas valstī. Un par to diskusiju nav, bet ir diskusija par Stambulas konvenciju. Un Latvijas Energo ir spiests aizņemties miljardi, jo viņam arī jātīst ir vēja parki un vēl šis tas, lai gan to var attīstīt arī privātais kapitāls. Visi tie protesti un cilvēku interesi, viņi nepot atšķirt vai nešķiro būtisku no nebūtisku. Jā, un cilvēki cepās par kaut kādām tēmām, kas nav, viņas kaut kādu cilvēku skar, jā, ir sociālie slāņi, kur sieviešu sišana vai bērnu sišana ir tradīcija, piemēram, slāvu kultūrā. Jā, bet varbūt arī musulmaņu valstīs vairāk vēl tur bērnus precēt un tā. Jā, un tāpēc mēs aicinām visus klausītājus veidot kustību, lai cīnītos pret dažām Briseles iecerēm, kas, īstenībā parastam vidusslāņa vai zemākā slāņa cilvēkam nebūs baigi finansiāli izdevīgs. Man prognoze ir tāda, ka viss jau būs, kaut kas būs starp Krieviju un Ķīnu tāda absolūta kontrole un plus vēl nekonkurētspēja. Mums nav resursu, nav Es nezinu, vai Latvijas mēdījos bija ziņa, Twitterī bija šāda ziņa,
Es gan neprecizēšu to sourcu, bet ideja bija tāda, ka kaut kādi vācieši pateica, ka viņa autobūvas rūpniecība, nu labi, Eiropa vienkārši ir atsevišķi tirgus, tur ir sava politika, tur ir ievadmuitas un tā, tur, piemēram, lai tu ievestu bidu. Viens no populārākajiem jauniem automodeļiem, tur ir jāmaksā ievadmuita gan Amerikā, gan Eiropā, bet, nu, tas nozīmē, ja tu viņu no Ķīnas ved uz Dienvidu Ameriku, Āfriku, varbūt Austrāliju. Nē, es vajag gala patērētājs, kas ir novērk. Tad tur nav, nu, tur strādā citi likumi, vienkārši Eiropā sargā savu tirgu. Volkswagen, Audi var konkurēt Eiropā pateicoties protekcionismam. Tas pats, ko Trumps dara, viņš mēģina aizsargāt Amerikas autoražotājus. Jo arī Amerikā darba savu rūpniecību. Jā, viņi mēģina aizstāvēt. Bet tas strādā tikai tajā marketā, kur viņš strādā, bet globāli tas Volkswagen izmaksā tik, cik viņš izmaksā, un vāciešiem elektrība maksā tik, cik viņi maksā. Vāciešiem, man liekas, ir otra. Dānija, man liekas, man nav tagad statistika, kur ir dārgāka elektrība Eiropā, bet man liekas, ka Vācija ir pirmais rīnieks bija. Tur bija Denmarka pirmais. Cik maksā kilovatstunda? Vācija bija dārdzības ziņā no Jā, viņi ir dārgi, bet viņiem arī industrija liela. Viņiem ir liela valsts, viņiem liela industrija. Viņiem bija arī metāla apstrāde, kalnrūpniecība, akmeņogles. Viņiem bija Merkele, kura fiziķa būdama nolikvidēja atomelektrostacijas. No zaļā kursa vārdā un... Tā kā vārdā īsti tur. Bet par to Latvijas medijos nestāsta, ka liela daļa vācu saules ražotāji, saules paneļu ražotāji. Jā. Viņi bankrotēja un viņus nopirka ķīnieši. Iespējams, ir Vācijā kaut kāda rūpnīca, kas strādā. Jūs var tā politika uztaisīt tādu, ka viņi tur nevar vest no Ķīnas, tad ir ķīnieši līdzīpašnieki, un tā ir Vācijas kompanijas, kas viņi darbojas Vācijā, viņi ražo Vācijā panēs, bet ķīnieši ir tur tā kā patiesā laba guvēji. Jo viņi ir globāli, to tirgus konkurence nevar izturēt, vācieši, bet ķīnieši to izdarīt lētāk. Nu, lūk, un Latvijā 90% saules paneļu nāk no Ķīnas, nav no Vācijas vai Šveices vai no Lietuvas vai Igaunijas. Igaunijam liekas nav rūpnīca. Bet tur ieved muitas nav viņiem paneļu no Ķīnas. Viņi kaut kā šeit komplektē vai kā viņi? Tas jā, kā mūsu lieldomas guru Valdiem Dombrovskam attiecībā uz... Tur ir kaut kāda ievadmuita. Ja tu paņemsi no Alibabas, AliExpress, kaut kādas paneļas, viņi tur reķina ievadmuita pēc vērtības. Tur ir preču kodi, man liekas, ka tas attiecās, tur ir kaut kas. Es domāju, 20%. Bet viņš iet ievadmuita, tiek uztaisīt kā PVN. Man liekas, ka Latvijā tā ir. Ja es kļūdos, kāds var izlabot, var rakstīt komentārā, ka mēs kļūdamies, mēs neko nesaprotam no starptautiskās globālās tirniecības. Tad ievadmuita nav 21%, kas tiek, tā kā parasties PVN piemērots. Jā, bet, šī tēma tā ļoti interesanta. Mums tiek stāstīts medijos viena lieta un tiek noklusētas cits lietas. Un, ja tu patērē mainstream medijus, tu klasiski kādu informāciju, ko tev tur pasniedz, tas, kas ir izdevīgs kaut kam. Es nesaku kam. Tad tev ir, tu kaut ko zini, jā, bet tu neesi baigi informāts par to, kas visiem notiek pasaulē. Ja tev tur pasniedz viena lieta, ka, piemēram, ir Trumps jaunais sātans, bet nav tā, ka viņš viss tā kā melns un balts. Protams, jā, bet mums jau vispār ir ļoti selektīvas tās ziņas. Tā, kad Trumps, tagad tā kā viņš nevis, tā kā viņš savāca balsis pietiekums, bet Latvijas televīzijā bija sižets par tējas cenu kāpumu starptautisku tirgos. Tā bija aktualitāte. Baigies Bloombergs atradies. Viņi ir ļoti selektīvi un tās jau, to, ko mums rāda, es domāju, vai mēs zinām kaut ko daudz par Baltkrieviju, par aizkulises, par Ukrainu, vai kāds zina? Mums neparādās. Mums arī pa Ukrainu ir propaganda, mums nav kaut kas. Es arī Twitterī skatās, tur ir ļoti daudz propaganda. Tur ir, bet gribās ticēt, protams, labajam.
Un tā ir tā problēma, ka mēs vienkārši dzīvojam ļoti lielā ilūzija pasaulē, un vienkārši ienliek kaut kāda realitātes atklāsme, tad cilvēki zaudēs saiti ar tā saukto iedomāto realitāti. Jo tā realitāte, kas tiek radīts ar mēdījiem, ir bijuši tā vēlamo uzdot pa bāzes. Par esošu. Nē, kaut kādā brīdī jau, protams, konfrontējas cilvēks ar realitāti, bet vai tad vairs būs iespējams to publiski paust šādu kritiku? To mēs redzēsim pēc pāris gadiem. Tas man liekas, nē, mēs varam šo sarunu ierakstīt, beidzam. Jā. Tiekamies nākamajā reizē. Mēs nezinām, kas būs mainījies pa šo nedēļu. Cerams, kad neviens doma laukumā. Cerams, ka Bitcoin kāps. Tie, kam ir Bitcoins, mēs ceram, ka Bitcoin kāps. Jā. Savādāk, tomēr